Šodien preču apskatā divas paciņas no AliExpress. Ņemsim mazāko paciņu. Tā, šajā paciņā ir vīriešu naudas maksa. Iepakojums vienkārši maisiņš. Tā, lūk, šāds te. Tā. Šeit iepakojumā, tā, šeit ielikts paralons. Tātad naudas maksa no mākslīgās ādas. Šeit ir logotips. Šeit arī. Naudas maksa izskatās kvalitatīvs, šuves nošūtas kvalitatīvi. Nekur nav redzams, ka karātos diegi. Viss apkārt jānostrādāts. Tā, naudas maka garums ir 19 cm. Šādi augstums 9,5 cm. Tātad šeit ir nodalījums rāvējslēdzēju sīknaudai. Šādi. Tad šeit ir viens nodalījums. Tad šeit viens nodalījums un vēl viens. Tā, protams, vieta kredītkartēm. Šeit arī iespējams ielikt dažādi divi tādi nelieli nodalījumi. Tāds vienkāršs naudas maksas par nelielu cenu. Cena 4,58 €. Tad otrā paciņā būs garšvielu trauciņi. Tā, no veikala vēl kartiņa. Nu jā, kā parasti ķīnieši raksta paldies par pasūtījumu. Tā. Šāds garšvielu trauciņu komplektiņš. Tātad komplektiņā pats paliknis. Šāds te. Un divi trauciņi ar rokturīšiem. Vāciņš paceļams. Jā, viss ļoti labi darbojas. Tā vēl komplektā divas karotītes. Tā, un uz vāciņa arī logotips. Paliknis un vāciņi zaļā krāsā. Varēja izvēlēties, bija arī oranžā krāsā. Oranža un zeltaina laikam bija arī vēl. Bet, nu, šie zaļie tādi, smuki zaļie. Nu, otrs trauciņš tieši tāds pats. Karotīte, vāciņš. Ērti atverams. Vienkārši.
komplektiņa platums ir 17 cm, augstums 10 cm. Nu, vizuāli var. Un telefons, lūk, šāds. Nu, tā lūk. Materiāls plastmasa. Viss, gan paliknis, gan trauciņi no plastmasas. Cena 6,74 eiro.